Vairāk. Bez smiekliem. Es nevaru redzēt. Stulbi. Last night was a party. Last night was movie. Labi, ko mēs sāksim, jā? Mierīgāk. Mēs vēl neesam iesākuši. 3. Nē, nu mēs jau iesākām. Nu? Ja tu sāc filmēt, tad ir. Es jau filmēju. Tad ir? Jā. Tad tu sāc, ne? Saka, labdien. Es nezinu. Varbūt pirmā epizode pirms bez Henrija. Nu, īstenībā. Pirmā epizode. Varbūt. Vispār šodien ir savādāka epizode. Mums varbūt varam nelēkāt visu epizodi, bet... Mēs sorry. Edrīs jau redz to jautrīgus un notiek. Viņš jau neatļaus. Skauž mājās raudas pieļauj. Viņš neatļaus pulcēt. Tad vispār šito batatu mēs dabūjām no vienas tava dzīvokļa ārā kaut kādā veidā. Tikko salikām. Mums vēl bija... Mēs esam pie saimnes galvenā locekļa. Nē. No to blurojam, bet jā. Ja mūs vispār var dzirdēt šādā tracī. Bet labi. Vispār... Edrīs aizvien vairāk un vairāk ir atbildīgs un montāžu. Jā. Šoreiz bez nekādiem pīkstuļiem, bez nekādiem melnām kasēm. Aiziet, Roman! Labi. Ķersimies pie lietas, jā. Vērsim pie ragiem. Par finansēm, jā? Nē, mēs šodien esam... Mani sauc Antons. Antons, jā. Vārdu neteikšu. Mēs šodien esam atnākuši pārstāvēt... Mēs esam jaunie... Nu, kā lai saka? Nu, kā devē mūs par... Nu, mums ir jaunais startups, jā. Nu, tas ir skolēnu mācību uzņēmums. Jā, vienradz tur... Viņš par nori. Par mūsu galvas redz, ka viņš tur tā kameras lejā. Pieņem, tomēr. O, vispār nezinu. Nē, nu, točki mēs apsēdīsimies, tad redzēsim. Bet nē, nu nevajag to. Labi, mēs jau piekustām. Bet jā, mēs šodien mēs atnācām. Jā. Šī varbūt ir dīvaina vieta, jo iepriekšējās mēs bijām... Šī ir... Mums patīk baigi ārā sēdēt. Es pēdējā, kas ir iepriekšējā. Šī ir 8. laikam. Te kaut kas mums ir sajūtas, jā. Mēs tos... Ne, tagad jā, es varu beidzot sākt saprast. Mēs izlaižam tos joku epizodes vēlāk ārā. Jā. Mēs nezinu, speciāli izlaidumus, jā. Bet mēs esam atnākuši parunāt par šodien kaut kādu nopietnāku tēmu. Svarīgu tēmu. Nu, pa ko runāt? Nu, tāda bišķiņa iesākumā bija epizode ar Gustu, 4. ja nemaldos, vai 5. Un tur Kris bija pieminējis tas, ka viņš ir viens no co-founderiem SMU Subar, kur es arī esmu iesaistīts un mēs abi divi esam lielie īpašnieki. Nu, es laikam pašlaik esmu pārdošanas speciālists. Jā, un tad mums te ir priekšnieks mans. Kā ir sadalīts kapitāla daļas? Mums ir vienādi vai? Mums ir private equity. Tas ir cik stundas iegulda, tik stundas arī nopelna. Nu, pašlaik mēs esam tā kā lielos mīnusos, jo tas ir tā kā... Mums vēl nav bijuši tik daudz, jā, mums ir Mums ir tās te pastāvīgās izmaksas, tā kā, nu, zikām, mēs tos grafikus taisam. Mums tās pastāvīgās ar to īres maksu baigi novāk lejā. Jo tās mainīgās izmaksas, ka mēs neražojam tik daudz un mēs nepelnām tik daudz, tāpēc mums pašlaik tās pastāvīgās ir... Nu, jūs investējat attīstībā, tur tādu nosīt atlieka to peļņu. Nu jā, teorētiski, no tādas ekonomikas viedokļa skatoties, ka mēs, teorētiski mēs neesam tajos mīnusos, vienkārši mēs vēl neesam izražojuši pietiekami daudz, lai atpelnītu tos mīnusus. Jo vienkārši lieta tāda ar tiem uzņēmumiem, tas, ka mēs varam pārdoties tikai tirdziņos, mēs nevaram nekādos veikalos, un īstenībā šodien ir 28. filmēšanas dienā, un sestdien jūs mūs varētu redzēt Raņa kvartālā. Nu nē, Rožu laukumā. Nu, Rožu laukumā, tas pats. Šodien mais, un jā, ja epizode tiek izdāts jūlijā, tad nokavējā. Ne, bet termiņš droši vien vēl ir. Cēsis, nekāda Rīga. Var tas cepurs apsīties viņam. Arī mazliet Jūrmala. Jā, mēs būsim tur no 10 līdz laikam
Nē, Diviem. 11. 11. atverās tirdziņš, jā, mēs gaidīsim jūs. Nu, viņi jau... Nu, mēs gaidījām jūs vispār. Žēl, ka neieradāties. Neatnācā. Droši varat atnākt. Nu, Jā, mēs nebaidamies no... Nē, bet kā jūs atrast internetā, jo droši vien, kad... Nu internetā. Instagramā esam mūsu Subar. Subara 2B. Jā, tas ir tā kā mūsu uzņēmuma nosaukums. Un tur mēs vienmēr liekam tā kā, kur mēs būsim, storijus vienkārši. Kāpēc mēs esam ļoti laba kompānija un tā. Nu, smieklīgs video. Jā. Vispār, jā, mums ir otrais kadrs šodien. Bet, jā, par to pārdošanu vispār. Iepriekšējā epizodē Henrijs kaut ko teica par to sāļo garšu mutē, kas ir palikusi no tā batoniņa. Bet tas bija ļoti pārspīlēts, jo es domāju, Daudzi ir teikuši tas, ka ir gan sāļa, gan arī tāda kā sātīga sajūta. Tas ir tā kā kaut kas līdzīgs, ja tu apēd kaut kādu mazu uzkodu, bet tādu mazu makaronu porciju kaut vai. Nu, tādu, no kā tu jūties, tā kā Maz, ko paēdz. cilvēki teikšu, kā ir. Es izmazgāju zobus. Es vēl nākamajā vakarā sagatavoju to garšu. Nu, man liekas, ka vajag jaunu zobieris, es neko citu nezinu, ko teikt. Varbūt visi stiebriņi izbiruši. Bet tas ir kā kuram. tā liekas, tev jālieto zopas, nevis tīrais ūdens. Nē, nu labi, es svārtēju to skalošanu līdzīgi izmantoju. Košana Nu jā, nestrādā. vispār par tiem skalošanas līdzekļiem runājot, mēs zinām, ka nevajag dzert pēc viņiem, kad tu no rīta zobus iztīri, jo tev kaut kāda promile ir no rīta vēl. Jā, un vispār runājot par promilēm, man ir, tā kā es esmu viesis, man vajag paņemt dažus priekus līdzi. Es ar elektrību dabūju, sorry, ka tāds būs jācenzē, bet... Mums nevajadzēja viņu uzlādēt, ka mēs lēkājām epizodes sākumā. Bet jā, Paņēmu vibrējošu dildo. tātad šis ir tā saucamais alkometrs, tas nav dildo, Roland. Bet es izmērīju pirms tam, man bija pa nulītēm. Izmēri tagad. Tagad arī, bet man liekas, Roland, tu vari sākt. Viņš izskatās pēc maza mikrofona, ja es tā nevelošu. Nu, jā, arī. Tu Vai ņem- pielikt tuvāk skaņai? Šo policistu izmanto vai nē, šis ir kaut kas jaudīgāks. Pēc viņš sāk pīkstēt un tad pūt iekšā. Tā pūt. Vēl tas nav veiks, tev nav jāvēl Stop, viņš jau pīkstē. Cik ir? Nevar būt. 1,6. 0,016. Parādi, kā viņš Tā- izskatās. Kur? Tā uzspied vēlreiz un viņš tā kā jāatgaida to pogu? 15 sekundes. To pogu tikai? Jā, uzspied vienkārši. Okay. Viņš sāk skaitīt. Man ir 5, 3, 2, 1. Nu jā, viņš nokalibrējas. O, kas man... Nē, Nu, pūt. Atlaid, Pūt, vēl, pūt. Cik tev ir? Viss viņš jau. Nulles. Pa nulēm. Nu jā. Tas droši vien ir tas batonis. Tie, kas nav vēl āduši viņu, tur nav alkoholiskas vielas iekšā, nav Vispār arī kas- atkarība raisnošas. Vispār tā kā par tiem alergēniem runājot. Nu, tur jau ir tikai dabiskās lietas, tur ir baigi daudz kvalitātes lietas, ne? Jā, tur ir vispār to batoniņu varētu saukt kā tādu vegānisku, ja tur nebūtu medus iekšā. Bet ja jums nav iebildumi pret medu, tad uzskatāt viņu par vegānisku. Bet viņš Bet veģetārs tādējādi. Jā, viņš veģetārs. Jā. Jā, bet medus jau vairāk ir tā kā, nu... Tu jau nenogalini nevienu biti dēļ tā medus. Nezinu, tas jau tā kā ir... Bet tas jau tā kā, tu jau ņem tā kā olas no vistām. Tu jau teorētiski nevienu nenogalini, Nē, bet ir vienkārši sāpīgi, zods. jo... Nu, paga vegāni nēd olas? Jā, viņi nēd visu, kas ir nācis tā kā no dzīvniekiem. Jā, bet man liekas, ka bites arī medu noslīkst, ne? Nē, redzējuši. Nē. Kā viņas var noslēgt? Viņas jau tur... Viņš tur, nezinu, peldās savā medu, es nezinu, kaut ko dara, rosinās un viņš kādā aizstirās. Tas jau ir vairāk, ka tu viņas tā kā... Nu, kā lai saka, viņām... Tu zini, ka tā kā dārzā pie bitēm, tu parasti noliec tādu spaini un tādu kociņu, lai tā kā viņas nolaižās un var padzerties to ūdeni. Bet tad viņas dažreiz tā kā saslapina savus un tad viņas iekrīt iekšā. Spārņus saslapina. Nu jā, spānus. Un Labi, tā arī, tev izskatīs. tā arī tā kā... Ir arī šis tā kā... Vispār par bitēm runājot, ir tie joki, ka tā kā... Tu uztaisi to tā kā tādu mazu medus, tā kā, nu tādu ritīgāko cukurūdeni, jā?
Un tu tā kā biedē tās lapsenes, lai viņš tur ienāk tā kā iekšā un viņš tur baigi nomirst. Bet, nu jā, vispār nezinu, kā. atpakaļ par tiem kaltētajiem tomātiem, kas ir mūsu batoniņos. Nē, nav? Ir kaltēti tomāti. Es teikšu tā, tur ir, es nosaucu sastāvdaļām, bet pa lielam tur ir kaltēti tomāti, barbecue mērcītes, sinepes un rieksti, sēklas, indijas rieksti un sauspuķu sēklas. Jā, es kaut kāds mērcīts, vēl es kaut kādi knifi. Vispār es te uzticēšos turēt viņu. Jo man ir tā, ka es zinu, ka man ir Kristi vienāds mikrofons, es zinu, ka tev ir atsevišķi, un tad man liekas, jūs baigās atbalsts savu. Pie kā es varu piesprināt? Jā, kaut ko tādu, ka viņi ir tuvāk mēs tur. Bet ko jūs domājat, teiksim, par, ir dzirdēts tāds kritika, kad, vai kā bija? Ka negaršo kādam? Ko jūs domājat par to, kad skudrs māca bitēm taisīt medu? Ko jūs domājat par tādu? Ko tas nozīmē? Skudrs māca bitēm. Jā, nu tā kā, nē, tāds, ko jūs domājat par to? Vai bitēm vajadzētu klausīt skudrām? Tas ir no mākslīgā intelekta ņemts vai īsts? Nē. Es redzēju kaut kur... Mēs zinām, ka tev ir tā kā dīvainas domas dažreiz, bet ne jau viss jāsaka, ir skaļi ārā. Nē, man liekas, tas bija filmā kādā. Man liekas, ka Roberts De Niro pīpēja cigāru, viņš teica, neklausies, ko tās skudrs māca bitēm taisīt medu. Tas jau vairāk kā izteiciens ir. Nē, bet tas tā kā ir vairāk, ka tā kā citiem cilvēkiem negaršo tā lieta, un viņi māca, ka tur tas būtu labāks, jā, bet nu... Nē, bet ir tas, nu, piemēram, mēs runājam tādiem biznesmeņiem, zini, ir tādi, tā kā tur kaut kādi, ir tādi maziņi, un ir tādi biznesmeņi, un tad ir tādi entreprenori. Zini, ka viens otru pamāca, kā būtu labāk. Nu, tas ir jau atšķirībā, kā no kura cilvēka, jo, piemēram, man savā ģimenē ir tā kā, mums ir arī ģimenes uzņēmums, un tur pa lielam, tur ir visas iekārtas, tur ir pa lielam viss jau gatavs tā, lai es varu tur iet un ražot, bet es zinu, ka ir daži, piemēram, Coca-Cola, vai kas tur vēl visu kaut kādi populāri ēdienu uzņēmumi, kurus sākumā gribēja pārpirkt, jo viņiem vispār nesanāca nekas ar pārdošanas cenām un tā. Viņiem nekas nesanāca, bet beigās tā kā viss jau vienmēr var pagriezties 180 grādos. Tā kā nekad tu nevar paredzēt, kas notiks. Tas ēdienu biznesa ir grūts, tur visāds papīrs vajag. Nu, protams, ka mēs jau varējām arī krēlas taisīt, jā. Nu, visāds joks. Vai arī dropshipot, pasūtīt no Indijas kaut ko. Vai arī žurnālus pasūtīt. Apens ar kabatām. Apens ar kabatām. Tas man reāli patika, jo tā kā, dažreiz tev liekas, ka tu tā kā, nu kā, nu dažreiz vajag to kabatu, bet tā kā tu esi apenēs, tu nezinu, tā kā kādam vienāds tā ideja, nu jā, man to telefonu ritīgi vajadzētu šoreiz manas, bet nav, bet rokas ir pilnas, jā. Kas vēl tāds ir dzirdēts? Jā, tā kā, nē, bet... Mēs vēl zinām no Cēsīm tāpat, ir viens uzņēmums, tie, kas tā kā pārdod kaulus, tā kā kaulu ķēdītas, kaulu tā kā krustus, reāli tā kā burtiski kaulus apakšzokļus brieži un tā tālāk. Tas arī, man liekas, tā kā ļoti interesanti. Burvi. Jā, viņi ir... Varat arī to iečukot. Tas būs pīkstens. To mēs pīkstam ārā, bet, nu jā, nu tur... Bet nu tas jau kā kuram tur, vai tu gribētu tur tādu beigt apakšžokli vienkārši turēt mājās, kur tur skudrs ir, tur, nu viņam ir bijuši visādas slimības, un tad tur taisa to sveci ārā no viņa, vai kas tur bija? Viņiem jau dezinfekcijas, viņi jau tur visu dezinficē. Šau, viņi tā kā vienmēr, lai tu tiks pie gala produktu, vienmēr jau kāds tevi pārbauda, vai tu dari to, kas tevi tā kā, vai tu neapdraud citus cilvēkus, tā to varētu nosaukt. Nu, mēs neapdraudam nevienu dzīvību pagaidām. Es domāju, ka šitos būs jāpīkst ārā, piedod, Roland, bet šo stāstītas, kad es esmu ielicis dažas lietas iekšā, par ko es tā kā publiski nevaru teikt, un ja es pateiktu, man būtu žopā. Tas ilgsodis. Nē, piemēram... Nē, būs labi. Es esmu ielicis savu iekšā kaut ko, bet es pateiktu to publiski, man būtu dīsā. Tā kā to nebūtu jau. Tas pa batoniņiem, jo tā kā... Labi, es teikšu visu, sorry ar Rolandu. Ir tā, ka... Un ir tā kā ļoti daudziem cilvēkiem alerģija pret to, un tādēļ, ja kāds no klausītājiem uzzinātu par to, tad būtu, nu tā, jā, būtu dirsā. Tu varēji to nestāstīt arī. Bet kāpēc es to stāstu? Jo man liekas, ka tā kā false advertisement,
radīja lielu problēmu. Piemēram, zero sugar cola, tur nav cukurs, bet tur ir vielas, kas izraisa glikozi, ja tā to varētu nosaukt. Tā kā saldinātāji mākslīgie. Ķipa tur nav cukurs iekšā, bet viņš vienalga ir tik salds kā parastā kola. Kas man liekas arī tā, vienkārši... Tu esi nesaproti vispār. Tā kā, ko baigā ķīmija tur tā kā. Un tagad vēl tā kā zero sugar kalorijas un kafeīna. Tie visi Red Bulli un visādi enerģiskie dzērieni bez cukura, kā viņi saldi paliek, tur tak nav nekāds auglis iekšā iespēsts. Tad jautājums, kāpēc no sākuma nevar taisīt bez cukura? Bet tas labs jautājums. Nē, vispār būtu interesanti, ne tā kā, ka viņi taisa viņu mākslīgi ar saldinātu. Būtu interesanti, ka pagājuši Coca-Cola vienkārši, ka viņi nepieliek cukuru klāt. Tā kā, jo laikam viņi garšo pēc dirs, tā kā, nav pēc kaut ūdens. Ne? Būtu smieklīgi, ja mēs varētu vienkārši tās Coca-Cola lapas vienkārši ēst un graust. Ne? Tu jau tas jau rūts, ne? Tas jau tas pats, kas ar šokolādi. Bez cukura nav ēdams. Nu nē, bet tur esmu dzirdējis, kad vajag to 80% šokolādi vienu gabaliņu pirms gulētiešanas, vai tur 3 gabaliņus no rīta labai šitai dienai. Bez tās milka šokolādes, jā. Tikai to tumšo šokolādi, kur liels kakao ir. Sit elektrība. Ir tā batutiem tāda elektrība. Bet runājot par vēl tiem uzņēmumiem, nu jā, mums patīk skatīties par tām. Nu, Apenes bija tāds ļoti dīvains, nu es nezinu. Es tev vienam neiesaku, bet viņas nopirku īstenībā. Un reāli strādā. Es pat redzēju. Man pat iedeva uz vienu maiņu. Reāli izturēja pirmā mazgāšanas reizi visu telefonu kabatā. Tā kā. Bet nē. Bet ir arī vēl citi produkti, piemēram, kā viens, jūs droši vien esat veikalā redzējuši tos riekstiņus, ja, kur ir iekšā tā karamela, ja. Vienu tādu riekstiņu, ja šitādu. Pa €10 pārdot. Nu nē, tas te. Tā kā Jā. Jā, un viens viņš saucās šitāds. riekstiņš, vienkārši tā kā tur tas iebiezinātais piens pa vidu un 2 cepumi. Jā, un viens šitāds te, jā, maksā €10. Nē, tas ir. Tad arī pārdod arī karameli, vēl dārgāk. Nē, bet tas ir tā kā smilīgi, jo tie riekstiņi tādi, nu jā, kā tu viņu dabūsi? Jā, nu pa Omnivu tev viņi sūtīs, tev tur maisiņš ar 2 riekstiņiem, un tad viņš atnāk vienkārši muslis tāds. Cik ar karoti jāēd ir, bez mazliet tie riekstiņi. Es esmu redzējis, es kaut kādā vecumtrī izgāju cauri tam bazaram Rīgā. Un reāli, bet tādas huņas, kā viņi sapirka, viņi paņēma tos riekstiņus kaut mājā, viņi kaut kāds džeksodu sīrupu vienkārši pa 2 izdzēra krūzīt, nu bļāj. Nē, bet cik ir bailīgāks tos izziņos, tā kā, jūs visi zināt tos kā tās kvasa mucas. Jā. Tā kā, nu es nezinu, man dažreiz ir bail, tā kā, kādreiz tas bija ritīgākais tur hypes vai kā, ka tur aizēja tur glāzi ar kvasu, tev tur ielēja. Kurš tās mucas tur mazgā, tā kā, nu es nezinu, tā kā, tev tur ielēja no lielās mucas, visi no vienas glāzes tur dzer bez maz vai. Nu nē, tas tāds skečī man liekas, ka tur, kā tu uztaisi tādu mucu ar kvasu un tu tur sarūdzē visu vēl. Ļoti Droši vien pasūta to mucu, ne jau viņi paši taisīs. Un tur sīrups, gāzētais ūdens un kas vēl. Ne jau pašu kvasu, kvasu viņi paši varētu uztaisīt. Jo cilvēki arī paši var uztaisīt alu, vīnu un kanģu. Bet kā viņi mucu paši uztaisītu, tas labs jautājums. Mucu. Man liekas, man mucu vieglāk uztaisīt nekā bērnu. Nē, nu tas ir kā kuram, jo, piemēram, bērnu tu vari uztaisīt nezinot, bet mucu tu taisi tā kā... Apzināti, jā, tā kā... Mucu tu taisi nedēļu bērnu 2 sekundēs, nu, tad ir elementāri, nu. Tur jāapcenšās līdz tām 2 sekundēm. Jā, tur vajag minūti pirms tam un viss. Nu, nē, tur vajag, es domāju, tur vajag bišķiņu. Labi, Roland, beidz. Tur vajag €100. Šīs būs citā epizodē, jā. 100 eiro. Varbūt tev vajag 100, varbūt tev vajag 50. Varbūt kā pat 20 eiro. Tev pa 50? Labi. Tas vēlākam noslēpumam, bet Tas būs aizkulisēs darāms. tas būs tām speciāli izlaidumam, kur Rolands laikam viens ar savu stand-upu joku. Tas vispār, jā. Es apsveru aiziet uz stand-up. Es izdomāju, es ielikšu to Tinder lietu stand-up, ja mēs neieliksim viņu video. Jā, vispār
Es gribēju uzprasīt tieši jums par vienu no iepriekšējām tiem epizodēm, kad jūs atkal, es runāju par to pašu epizodu, kur bija Gusts, jo Jā. jūs tā kā pieminējāt tas, kad Cēsīs varētu būt tas dronu, tas tur, paziņu brīdinājums telefonā. Kā? Varētu Un divas būt. dienas. Nu, bija jau. Nu bija, un jā, un nē, tajā dienā nebija, bet 2 dienas pēc tam bija paziņojums Vai tad? telefonos, jā. Es skatījos tieši tos datumus, un man likās crazy par Shadows. Tagad man jautājums, kā jūs to pareģojāt? Vai kā tas bija? Kad mums bija? Jo mēs arī kaut kad iepriekš epizodu filmējām. Es nezinu, vai sakrit, vai Mēs viņu ielikām, nu kā mums bija pirmās 3 epizodes, nē, nu jā, ik pēc nedēļas, un tu mums bija tāda maza pauze, jā, tur tāda mākslinieciskā. Un es nezinu, mēs runājām, nu Gusts jau runāja par savu dronu, man tāds, ka kaut kur pavērstās par to. Paga. Bet tas nebija, man liekas, par to, ka Tas bija, man liekas, tajā pašā dienā, tas drona uzbrukums. Nebija. Es atceros, es gāju pagrabā, visi tur paniko un tā kā, filmē podcastu. Tā bija otrdiena, es nezinu. Man liekas, nebija. Es atceros, ka nebija. Nē, bet man Jūs liekas, es biju nofilmējāt tādā to dienu haipā vai divas filmēt vēl dienas vienu pēc tam? podcastu, ka man liekas, tas bija tas pašā dienā. Jā, tas varētu būt tajā pašā dienā. Man liekas, tas vēl bija tajā pašā Jo es dienā. atceros, bija tā, ka mēs gaidījām Ui. matemātiku. Un bija matemātika, un matemātikas laikā bija. Jā. Nu, labi, te man vaina, Tu varat Kristi pasīties, kad Nē, tas bija tajā pašā dienā, tas jau tāpēc bija Jā. maziņš for Shadows. Bet, nu jā, mums tas laiks, kamēr tur uztaisam epizodu un tad izskatām to epizodu, tur mums kaut Tas ko vajag. bija tajā pašā dienā. Nu, jā. Atceros, bija tās serenādes, un es uz tām serenādēm uzrakstīju mūsu podcastu vārdu. Un tad es to aiznesu uz fizikas stundu. Un fizikas stundā arī mēs runājām par to. Tas bija tajā pašā dienā. Jā. Vispār, Nu, tad tas ir vēl lielāks par Tas tā kā Shadows, ne? mēs uztaisījām podcastu, un tā bija tas šūna projekt. nu, Vai kā viņš sauc? jā, bet tur beigās bija. Amber Alerts, nu. Bet tas beigās bija kaut kāds fake, un pat cēs novadā, viņš laikam pat nebija baigi ielidojis. Viņš bija Valmierā. 147 km. Valmierā, nu, Viņš Tur bija laika, tā kā, Viņš bija pāri Valmieras novadam kaut tur kur. bija visi Latgala, un tā kā, tur tā Viņš lieta, līdz Igaunijai tur tika. bija tā kā kaut kāda smiltena, Valmiera, pačamuka cēs, bet labi, vienalga, tā bija pieredze kaut kas. Nu jā, es nejūtu baigos spriedzi. Bet pagrabās slēpties arī nav forši. Tas, ka tev opim jāzina, lai tev izņem ārā no skolas, tu jūties tā kā bērndārzā. Ka tev bez vecāka atļaujas neizlaiž ārā no skolas. Īstenībā, jā, runājot par to pašu lietu, bija dažās skolās, tā kā bija tāda situācija, ka bija tas trauksme, un tad skola pateica, lai vecāki brauc uz skolu un paņem savus bērnus. Bet problēma bija tā, tas, ka vecāki paši nevarēja iet ārā no darba, jo zini, tad tev aizliek staigāt pielām. Un tad bērni bija panikā, vecāki panikā. Un es neatceros, kurā novadā tas bija, bet es vienkārši parādu, ka Latvija vispār tam nebija Laikam jau gatavojusies. nebija ieteicams, bet jā. Nē, nu es arī redzēju, ka Rolandam kāda asariņa jau nobir, ka tas Jā. šūna prēt Gar jau kāju, sākās. baltās. Bet, jā. Nu, Es nē, biju nu. sasprāts. Bet reāli tas tā kā, nu labi, mēs jau esam tur tādi bišķi lielāki, bet nu, tur, kur mazākās tur sākuma skoliņās, tur, kad esmu dzirdējis, ka tur man tā siekie tur raud un mamām zvana un visu Viņiem to, jau ka- grūti arī izskaidrot, Nē, ka nu tā jā, kā, tur, kas nē, notiek. tur jau tur Nezinu, vai izskaidro. es tev, bļēt, braustāžu beidzās, un tu nevari neko izdarīt. Nu, tad tev iesprūdz tajā šūnapraids, tajā Tev notificationā. Tev izskaidro, tā kā tev būtu, tieši tev būtu uzbrukums, tā kā Jā. tu sajūti, tev ir sajūta, ka tevi tūlīt tur kāds lido garām tev. Bet mēs varam varbūt nekritīties, bet Boing, boing, Es vēl nezinu, tad boing. uz mikrofonā vērš. Kristi runā, tur uz mikrofons dražās. Es nezinu. nu nē, nu te jau nekā nav. Bet kas vēl bija tāds? Nu jā, tur tie produkti, biznesa reāli var no jebkāda produkta taisīt. Bet ir tā kā, ir Importēt žurnāls no Japānas. Arī Nē, tas arī ir, jā, tas ir labs varbūt kādam. Bet tur, es saprotu, tu uzreiz atrodi savu to klienta nišu, tā kā, jā, tā kā ne katrs cilvēks to pirks. Tā kā, piemēram, mums ar mūsu batoniņiem ir tā, ka ir tāds grafiks, kur jo vecāks ir cilvēks, jo labāk viņam garšot. Jo tas varbūt tā kā, ka tev tās garšas kārpiņas tur atmirst. Nē, tas jau man tā kā viens raksturoja, tas kaut cik atgādina kaut kādu bērnības garšu, viņš nevarēja pateikt, kas tas īsti, bet katram jau sava dzīve un katrs tā kā gājis pat savu ceļu. Tu tā kā, bļēd, iepiši mūsu zobiem, tu zini, tā kā tā asins garša mutē, un tad viņš pārēc pagaršo to batonīti. Nu, man viņš negaršo pēc asinīm, ja. Viņš ir asins Tev krāsas. varbūt to zobirsti biežāk jāizmanto. Es nezinu.
Ja tā kaut kas tur mutē negaršo labi, tad varbūt to zobu es paņem rokā vienreiz. Viss labi. Jā. Bet jā. Nu jā, ir jāatrod tā niša, lai tu varētu to biznesu taisīt un visu, ko. Nē, nu, protams, tad esmu redzējis, ka ļoti reti, bet, nu, pakalpojumi ir grūtāk sniegt, man tā liekas. Ja, nu, Jo, ja tu aizies tirdziņu, tad tu redzi produktu, tad varētu nopirkt. Bet, ja tu aizies tirdziņu, ja redzi, ka kāds grib tev izmērīt kaut kādu acu specifisko krāsu, ķipa heks kodā, nu, tad tev ir divdomīgs sajūtas. Es pilnībā piekrītu tev, Krist. Dzīvojošais personāžs. Es pierakstīšu to 25 minūtes, mēs to viezīsim ārā, bet... 25 minūtes jau? Jā, bet... Tad jau jāsāk našķis svērt vaļā. Bet jā, Tīpēšana. mēs to varam... Šito mēs izgāzīsim ārā, jā? Vēl. Es nezinu. Es varbūt tādu zinu, nezinu, tad jau. Man liekas, šis būs tā kā... Bet pēc tam. Šitā būs epizode ar vairāk pīkstuļiem. Labi. Bet... Jā, par to pakalpojumu es redzēju, ka tā kā pakalpo, nu, uztais tā kā cilvēki dod, pamēģināšu to te, 11. tā kā piedāvā uztaisīt, nu, biznesam, kuram nav mājaslapa, jā, uztaisīt mājaslapu. Bet es domāju, ka tā kā šajā laikā, kad ir mākslīgais intelekts, tā kā, nu, es nezinu, cik viņi tā kā paši darbu tur ieliek iekšā. Ja nu tev jau jābūt kaut kādam, tu jau nevari taisīt kaut ko tādu, kur tu pats kaut ko nedari. Tev jāpieliek kaut kāds bonus, ja tu, piemēram, pēc sveces no Ķīnas, tad tur viņi kaut kā jāapgrazno ir. Nevis vienkārši. Kā saka, PVN tas pievienotā jau- vērtība, ne? Es zinu. Bet tas jau vienkārši ir dropshippings tajā pašā laikā, bet dropshippings ir izmiris, jā. Nē, bet tas jau ir tas PVN reāli. Nu, tā kā tas nodoklis. Vienkārši, ka tu paņem, nopērc pienu, Nē, bet tas ir tu vienkārši vari nemaksāt viņu, ja tu no tā piena uzsēs krējumu. Sāls, piemēram, sāls. Tā nav sāls, tas ir tas tur. Tur apēst bumbiņas, tad tu tripos ir bumbas Brāl, paši. nākamajā ēdienā. Tas ir sausumam. Opim atdos. Es izbēršu uz zemes tā, lai kartūnā krīt kāds. Nu, bet es nezinu, vai es jūtu apēst, šis jau man otrais, un tur vairāk nav nevienu. Divīts, blīn. Tur ir kodienis citīgs. Vispār vēl nav pagājuši pēkdien bija kodienis, kā arī šodien. Nē, nu katram savs. Un vispār gribu bišķiņ par to biznesu vēsturi. Sākumā gribējās pārdot tā kā nikotīna prezervatīvus. Un, jo es zinu, dažiem cilvēkiem moš to vajag, jā, lai pievilinātu atkal vienu to pašu draudzeni klāt. Un, jā, un tad sapratu, ka beigās tas ir bērnu, nu, nevis tā kā skolāniem domāts uzņēmums. Tādēļ nākamos domāju bezalkoholisko alu. Bet, nu, tad es atkal sapratu, ka tas ir skolādiem, un jā, tā mēs nonācām līdz batoniem. Kā tu uztaisi bezalkoholisku alu? Nē, es neteicu, ka es uztaisīju, es vienkārši teicu, ka man ķipa būtu. Tur jau neviens nepārbaudīja, cik tur promils. Man vēl ritīgi izceļās kaut kāds proteīna cigaretes. Tas, man liekas, iztrūkst. Proteīna cigaretes, ne, nu labi. Kaut kāda vēl ideja varbūt, ne? Priekš bērniem, ja? Priekš bērniem dildo lāča formā. Tas būtu kaut kas. Tas būtu kaut Es kas. tā arī gribētu izmēģināt, piekrīt. Kaut kāda spēle, kaut kāda browsers prasītos, kaut kāda necent, nu kaut ko, es nezinu. Kaut kāda spulze, kur ir rietīgi stipra. Un nevar saplēst. Vispār arī pa biznesiem ir grūti uztaisīt tādu, kurš tā kā ilgtermiņā tev izvilks. Jo bija tas 6-7 ūdens, vēl joprojām viņš ir lielajā maksimā šajā filmēšanas brīdī. Un tas pats arī ir Jā, ar bet Praimu. Nu nē, Ka tā kā Piemēram, viņš jau Nē, tikai tur vienā jau nav brīdī Tur pēr. jau nav tikai ūdens. Mēs vakardien redzējām, ir tā, nu kā saka, soda, nu, fuj. Gazētais dzēriens. Gazētais dzēriens, kaut kāda sula tur ir. Tad vēl ir tie ādažu nageti. Esat redzējuši tos 6-7 ādažu Jā. nagetus? Vot, viņi vēl ir formās 6-7. Tā kā, vēl saldējumu mēs vakar redzējām. Bet vispār jaunais joks ir 8,85. Jūs nepamanīsiet, paies jau gads, mēs tikai teiksim 8,85. Tie, kas ir tikuši tik tālu, lūdzu iekomentējiet 8-8-5, lai atgādinātu Rolim par šo joku. Jā, mēs sākam jaunu vilni.
Mēs liekam tā kā čatā tādu vilni, tā kā 8 vai 5, katrs replajo uz otru. Tādu ķēdi taisam, balto kāpuru, teiksim tā. Vispār, kamēr jūs komentējat 885, iekomentējiet lūdzu savu mīļāko epizodu līdz šim. Mums 8. epizode arī. Vispār mums ir tik maz komentāru, ka mums ir bail pat, vai vispār kāds mums skatās līdz šim brīdim. Jā, tikai 5 zvaigznes viens pēc otru. Mēs zinām, ka mēs esam tik labi, bet var jau arī iekomentēt kaut ko. Nē, bet es nezinu, zini, kā vienā brīdī gāja. Es var nezinu, vai es gribu tādu to komunu komentārus. Jūs zini, tādu kā latviešiem, man liekas, zini, tur iekomentē Spotifyā tā kā ir kaut kāda kritika, bet ir kaut kāda angļu, kaut kāda amerikāņu, es runāju internacionāli podcastu, kur reāli tā kā komentāros ir 1000, un tad tur aiziet, tas pats ir. Jā, bet tur jau tie veidotāji nelasa baigi daudz. Nu, tā kā, padomā, 1000 komentārus, tu neizlasīsi visus. Neizlasīsi, tu bet tur... pirmos 50 taistīsi, bet pēc tam jau nebūs. Bet arī tur kaut kādi pirmie 5 ir tādi nenormālie joki, vienkārši tā kā tas kaut kāds tur podcastu vadītājs nepateica. Tur tādi mērķi aiziet. Bet tev jau noderētu komentāri, lai mošas kaut kādas tēmas, mošas kaut kāda, nu tā kā lietas arī pa ko parunāt. Uzdos tev kādu jautājumu, piemēram, cik tev draudzenes bijušas, cik tev draudzenes būs, cik boyfriend bijuši. Tā ir vispār privāta tēma. Vispār tur bija tāda runa, tas bieži tā kā... Tās kāpnes tūlīt nokritīs, viņi šūpoja. Vispār runājot par to, par tām draudzenēm un cik viņam ir bijuši draugi, jā. Ir tā kā, esmu redzējis, ka daudzos podkastos raisās tāda doma, tā kā, cik geji šo skatās. Jo viņu nav daudz. Kristi, Tā kā, man ir tev jautājums par gejiem ātrs. Tad, kad, es ceru, ka šis netiks cenzēts, jā. Bet tad, kad geji drošīja, viņi skatoties tā kā viņi paši drošīja, vai viņiem paliek tā kā lielāks stojnieks vai kas? Jo viņiem tas jau tieši patīk. Nē, Nu, man nē, liekas, tā kā, kad tu skaties pats savu pīmu, tad daudz atcerās. Nu jā, jo gejiem jau ķipa tas patīk. Atbild lūdzu. kā es varu atbildēt uz to? Es Kā tev nezinu. pašam ir? Es domāju, ka mums vajadzētu tā kā... Tev mums ir geju viesi, lai tu varētu šādus jautājumus uzdot, tā kā... 9. Labi, atkal pīkstels. Bet, ja tu esi gejs, tu vari atnākt kādreiz parunāt. Ja arī tu esi kvīrs, mēs tev varam pieņemt arī šeit. Mēs visāds pieņemam. Mēs paši Mēs nesam nepieņemam tikai cilvēks. Ok, šis arī pīkstels. Mēs pat arī midžets pieņemam. Vispār es redzēju, mēs bijām Liepājā un mēs redzējām vienu. Vai tu redzēji to? Deju svētkos Liepājs. Jā. Es redzēju, tā kā, negribu teikt to vārdu midžets, bet bija midžets. Nu, sīkais. Nē, Perdels. nebija. Bija, Nu, es redzēju, bija tas Nu, tur diba nostītājs. Tā nē, viņa tur bija tā kā, maza sieviete ar mopsi. Tā kā tas, abi vienāda auguma grizē jau bija, bet es tā kā, es gribētu kā papsīt, kāds viņiem tā kā dzīvē grūtības ir. Nē, protams, tā kā, mašīnu tu nevari vadīt. Nē, tur jau bērņu krēsliņš. Nē. Man liekas, ka es esmu redzējis. Ne tā kā Nu, tur redzējis, tā kā- bet es zinu, ka... Ir cilvēki, kuriem tas gāzes pedāls ir tā kā šitās te kaut kāds metāla kloķis un tā kā tāds te kā klucis, lai tu varētu piespiest viņu no ritīgi tālu attālumu. Protams, tās problēmas ir daudz. Tu jau amerikāņu kalniņos arī nevar braukt. Jā, tur ir. Dirsam. Tu zini, es tā kā aizbraucu uz akvaparku, tu nesasniedz tā kā O, jā. to augumu. Jo no augstākās trubas tev jābūt kaut kādam 1,40 m, ne, vairāk no tā. A, kāpēc jābūt tik garam? Kaut padomā, ja man liekas, ka tu vari kaut kādu backflip tur uzmest iekšā, tas mazāks par 1,40 m. Tā kā, padomā, tu šļūst tur ritīgi ātri, tu jau līkumā tu kaut apgriezies otrādi bez mazai, man tā liekas. Kad tu esi tur, es nezinu, tur ir kaut kas. Rolas teica, ka viņš bez šortiem gan palika vienreiz tajā sarkanajā trubā. Tā bija? Labi. Ja tu neesi, vispār es gribētu gamīču, tas tagad. Bet mēs arī vispār pieņemam, tā kā, ja tu esi galīgi tā kā... Rolas savas fantāzijas var atstāt Kā tu pie sevīm. sauc nopaļotu cilvēku? No horizontāli izaicināt vai? Jā. Jā. Es domāju, ja viņš Kas ir te sēdātu batu tā... Kas ir horizontāli izaicinājums? No tās melnais caurums, tas, kas... Nu, ja, piemēram, es tagad būtu tas horizontālais, tad... Inferno tā var likt virsū viņam, jā? Jā. Okay. Es te viņu apstādinātu, ka Kristīnas visa epizode būtu tā kā... Tā. Pie viņa Es mīļotās. jau te man bikses kārto visu laiku.
Nē, Tas ir tur kaut kāds. Nu, ne jau tu sauc man tagad par asnu. Šā te pret saviem klientiem, nevis klientiem, bet es nezinu, kā Viesiem. viesiem izturēties vēl. Nu, ko viņš padarīs? Viņš ēdīs vēl. Vai šī ir normāla darbība? Nē. Vai šis ir atļauts? Bet nē, mēs vispār skatījāmies. Rolands man parādīja vienu labu grāmatu, kur ir tā kā bija Latvijas miljonāri, ja? Un kas viņiem tā kā pieder un par viņu tiem stāstiem, kā kļūt Latvijā par miljonāru. Un tad tu vari to grāmatu, tu saproti, ka visiem ir 70 gadi. Nu, ko tu to naudu darīsi tad? Nākamajai Atskaiti paudzei. viņam, bļed. Nē, nu tu... Kas? Varētu atskaitīt mums. Nu, viņi ir ielikt savu kriptovalūtu, viņi vispār anonīmi var atskaitīt naudu. Nē, nu jā, nu tā kā tu atstāji nākamajai paudzei, bet nu, tā kā... Bet tā kā visu dzīvi. Visu dzīvi strādājis priekš tā, un tā kā tu viņu nevar izlietot. Un tā kā labākais, ka tu esi, nezinu, visi šie jaunie miljonāri, tā kā viņiem ir vismaz kaut kas, ko padarīt. Ja tagad tu esi tur bez maz vai negribi no mājas ārā iziet, un tad tu tur vari savu kino tikai iet. Nē, bet tu jau 70 gados tu jau praktiski nevar iziet. Te jau kājas neļauj, veselība neļauj. Nu nē, nu tad, Draudzenes par daudz neļauj. nu padomā, tev ir... Bet arī tā kā, Bet tiem miljonāriem, kas tev pieder 20% no kaut kāda nezināma uzņēmuma. Nē, nu viņš ir gan jau vērtīgs, ja? Bet vai tu zini, ko viņš dara? Nu, jā, kaut kāds olēnu farma, nu es saprotu, tur kaut kas par zālēm ir, ja? Bet tad tu pasties kaut kādu Rīgas krāsu laku. Vai, piemēram, Mego, Vadītāji. lielāko čuhņu. Mego vispār dārgs veikals ir. Es nezinu, kurš tur iepērkās. Tur ir tā kā viņi tik liela platība tam veikalam, bet es nekad neesmu redzējis kases pilnas. Es vispār nekad neesmu redzējis nevienu tā kā pilniem ratiņiem. Tā Jā, kā man tā kā liekas, tu tur vienmēr- atnāk nopērk kaut kādu tur, kaut ko tādu ātro paiku un viss. Vienmēr tur tikai kaut kāds 2 saliņas paņem un iet ārā uzreiz. Ne, tur parasti ir tā kā vislielākais pieprasījums viņiem ir kaut kādās vakarā pēc darba, kad tur tāda, nu, džeki jau kostīmos. Man liekas, zini kā, atnāk. es tur Mego arī, tur, man liekas, tā kā pēc tā atļautā laika var arī nopirkt alkoholu. Tad, man liekas, tā viņi arī Nu, uzvārst. Tad viņi piemiedz acis bišķi. Jā, tur bišķi. Bet nē, Savādāk jau viņi nenopelnītu. nu jā, bet tie likumi ir vajadzīgi, es domāju, tur. Tu vismaz liec viņiem tā kā uztrenē to pacietību līdz tiem 10:10 no rīta. Trīs džeks. Nu, es esmu redzējis, ka, nu, piemēram, es dzirdēju stāstus, kad, nu, no viena drauga, kad viņš bija veikalā, tur pirms 8 laikam slēdzās ciet, ja, kad nevar nopirkt. Un viņš bija kaut kādos 7, nu, 8, ja, un tur gara rinda pie kases, ja, un viņš tā kā stāv priekšā, un tu no aizmugurs viņš tā kā ar rītīgākajiem malņiem saka, es tev nopirkšu to visu, tikai tu palaid mani pa priekšu, ja, tā kā es samaksāšu tev par visu to taviem čipšiem un pirkumu, ja, tikai palaid mani pa priekšu, ja, un tā. Nu, kad tu esi izmisis, nu, tā kā padomā, tu nevari tā kā, nu, tu nevari izstiept. Bet tas arī biznesa ir taksistiem. Tā kā, nu, viņiem jau tur pudeles aizmugurē stāv, Baļā! viņi tur... Tu redzēji, pagīd tikko putas man uzdevis. Bļā, es nevaru. Tā cilvēki tā izskatās nenotiek. Cilvēki, tā man parāda savu jaku. Tu vari tur sādā padusē kaut kur. Nē, es neticu, ka kaut kas noldo garām, es dzirdēju. Es skatījos uz tevi, es klausījos, kā tu runā. divās un uz batutu. Bet vispār es katru rudeni vai to batutu mazgāt. Un, bļā, reāli, pīdzi, ko man tagad darīt? Apdirsu tevi Nu, kārtīgi. labi, pēc pieklājības pēc tam to jākielkšu apakaļ. Tā kā... Nav būs augst? Na, Nu, tur varbūt varētu parādīt savu jauno tetovējumu. nē, tas būs citām epizodēm. Tas būs varētu tikai tagad. faniem. Tagad tas ir viss jau. Nu, vispār Stāsteriņš. es laikam tetovējumu tuvākajā laikā vēl netaisīšu. Es nezinu. Vai tev ir 18? Bet viņam ir tetovējuma mašīnīte. Bet es jau mācos par tetovēšanu speciālistu. Īstenībā, jā, varbūt varētu skolēniem pārdot tetovējumus. Tas ir kā pakalpojums. Uz 3 gadiem maksimums. Kā? No 3 gadiem? Nē, tā kā tetovējums, kas turēsies 3 gadus. Nu, maksimums. Minimums ir kaut kur 10 To minūtes. jau sauc par kaut kādu hennu, kas tur mēnesi laikam turās. Tāds fake tetovējums.
Nē, es domāju tos uzlīmējumos. Jo tu jau vari uz paciņas rakstīt maksimālais, ka turēsies kaut kur 10 gadi. Tas ir labs jautājums, vai viņš turēsies tik ilgi, bet minimumu tu vari rakstīt, cik katru viņi grib dabūt nost. Nu, piemēram, iemesls, kāpēc Kristus tiem cepuriem, ka viņam ādu lobās nost, viņam mati ir izkrituši visu. Tā kā āda jau atjaunojas, tu uzliec kaut vai tur uz 50 gadiem viņa Mata krīt ārā un neatnāk. Nē, bet vispār ir tā, ka cilvēki, kuriem ir tetovējumi, viņi ik pa laikam viņus tā kā atjauno. Viņi tā kā kaut ko izbalā. Vispār arī tad, kad tu paliec vecs un tad tev āda sāk karāties. Tad arī Tad tev jādomā par to novietojumu tetovējumu vairāk. Tā kā uz dibena, piemēram. Es nevaru. Tev mamma neko neteiks par to, kad... Es tikai visiem parādīju savu nabu. Nē, es vilkšu melnu kastīti priekšā. es nevaru. Viņš rāda, no kurienes viņš ir iznācis. Viņam nogriez saiti tur. Viņam vēl joprojām tā iedomājumā ķēde vēl joprojām tur ir pielipusi. Kristu neaizmirs, kas klausīsies šo podcastu. Nu, Nē, visi kripto guru. Labi, cik mums ir parunāt par kripto? Par kripto. Bitcoins ir 64 eiro, 6000 eiro. Man pieder 0,0000002. Cik nulles tās ir? Daudz. Jūs varat ierakstīt Vai komentārā. to visu es esmu nevis nopircis, bet samainojis? Pēc nulles bija 8,85. Tā kā tas jaunais Rolanda cipars. Nē. Ai. Bet nē, vispār. Es biju tā kā tajā investoru klubā vasarā, pagājušo vasaru. Nu, šogad arī būs, kas? Līgatne? Pagai? Nē. Tu brauksi? Jā. Kad? Nu, 6. tā kā viņš jūnijas? vasarā ir. Es pagājušajā biju 6. jūnijas? kaut kas tāds. Bet Pagai. Būsi? Man kaut ko motrītēt, ka es būšu. es pagājušajā biju. Nu, tur bija tajā tā kā tajā. Nu, protams, ir tur tā pa 100 eiro, tur ir tiem lielajiem bossiem tā bet tur ir tā kaut kādi jaunieši skatu līdz 25 gadiem. Un tur bija tas viens kaut kāds tas Bitcoina boss, nu, es nezinu, kā viņu sauc, bet Andreja teica? Nē, viņš kaut ko nodarbojas ar atkritumiem, viņam tā kā, man tāds kaut kas bija ar kaut kādiem atkritumiem, un viņš bija tā kā nopircis kaut kādā 13. gadā rītīgi daudz tos bitcoinus, un viņš tā kā rītīgi teica, ka viņš tā kā, viņš tic, ka bitcoins līdz pagājušā gada beigām reāli hitos kaut kādus 150 000, viņš bišķiņu sameloja. Tajā laikā viņš bija kaut kādi, nu es nezinu, pēc fakta viņš bija pie, nu, tuvu 100. Es nezinu. Bet jā, tur bija, nu... Zini kā viņš jau tur saka, viņam tur tie 5000 bitcoin, es nezinu, cik tas ir naudā. Tas ir daudz. Tas ir daudz. Nu, miljonārs viņš Nē, stabili. viņš stabili miljonārs. Bet Bļā, nē, tas ir Bet- bišķi pagai. es neatceros, nē. Pagai. Ja visāds uziet augšā 10 reizes, viņš ir miljardieris. Nu nav, nē, nu 5000 ne, viņam varbūt. 5000 Vai ir 500? miljons, ir 5 miljoni. Nē, pagaidi. Nu, ja viņam ir, Tad jau, bļā, Pagaid, nē, 500 nu. miljoni. padomā, tev ir Pat pagaid, arī 20 bitcoini, jā? 20 bitcoini miljons, plēl. 20 bitcoini. tagad, jā. Tas nozīmē... Nu, ne, viņam nav tik daudz samalējuši. Iedomājies, cik Man daudz tāds tā kaut kā. kādi 500 varētu būt. Jo viņš kaut ko teica, ka viņš ir tā kā... Viņš tā kā ir kaut ko bišķiņ pār... Tā kā tajā... Es nezinu, kā to bija kaut kāds festivāls, kur tā kā... Visi tur sabrauc tie bitcoin, tieši tie fanāti un tur tā kā... Un šeit, ka viņš ir vienu reizi... Miljonu tas tur partijas vai kā tur bija? Ne baltā balīte, bet šis te... Nu, kur tā kā viņš vienīgais ir izmantojis, ka tur ar bitcoin varēja kafiju nopirkt, tā kā, nu, tur tā kā pārdot grāmatas, tā kā, nu, tā kā tur viņi veči izklaidējas, ka viņi var pārdot ar digitālo naudiņu tur. Bet, jā, Rolands gribēja pastāstīt kaut ko par Tomasa Kralova koiniem, vai ne? Nezinu. Vai kaut kas man tikko bija prātā? Jā, vispār Tomas Krilovs vai Kralovs, kā viņš sauc? Krilovs, ne? Kralovs. Bet par viņu ir kārstas ziņas par to, ka viņš tur visāds skameris ir un tā. Bet, nu, kādam viņš to naudu palīdzēja, bet, nu, ja kāds nezina, viņš ragpulo visus, man tā liekas, ka tos koņus. Viņš tur uztaisa savējo to blockchain un uztaisa ritīgāko market capu un tad vienkārši norauja visu sev, uztaisa savu profitu. Atkārtīgi. Ragpulu. Jā, bet tur... citas- Vienkārši parauj tepiķi nost visiem un tā kā savāc visu naudu sev.
Vispār, skatītāji, es varu jums samaksāt 10 eiro, vienkārši ienāca doma galvā. Ja jūs varat uzmanēt, kurā ielā mēs esam. Es pateikšu bišķiņ priekšā. Mēs esam Cēsīs, uzmanēt ielu un Dešārs no manis. Nē, tas, ka Cēsīs esam, es domāju, ka visi zina. Nu, ir tāds, zini, Bet es nezinu, kas tur tajā Cēsīs ir kaut 50 ielas, viens no 50 dabūs 10 eiro. Vai jūs fonu redzat vispār? Vai tur fons ir? Vai bet tikai Tur batis? ir zālīt. Nu, Džiogas ir kaut kādi profiņi varētu jau atminēt. tā. Viņš tikai to kociņu redz, viņš šoš. Mēs varam pateikt, kādu jums tur ir viens šīferis, viens kaut kāds, Vienu atjauno. viens atjaunos tāds tumšs bruns, un tad ir pāris jaunējumi. Zāles pļāvēs skan. Tas ir visur, tas ir klasika. Un skyscraper, protams. Tie tur onkulīši, to es, nē. 45 minūtes. Bet pulkstens ir, nerādās man. Labi, to arī skatīt. Nedrīkst zināt, cik pulkstens. Labi, pateiks, nu, pēc saules novietojuma, kur mēs bijām. Nu ne jau man izslēdzās video. Nu labi. Kas notiek? Man izslēdzās video, bet būs 2 video. Ok, teiksim. To nedzirdēs. Labi, kas ir Kā nedzirdēs? pēdējie ieteikumi kādiem biznesmeņiem? Nē, nu, Nu, es teikšu tas, kad mans ieteikums, labi, mēs jau arī neesam nekādi profesionāļi. mēs esam Bet, pilnākie iesācēji, kuriem startups brūk kopā, kad jau. Nē, nu mums nebrauks Nē. startups, bet es tā kā iesaku, kad, ja jūs to darīsiet, tad tā kā jums tas ir ļoti jāgrib. Jums tas ir tā kā nežēlīgi jāgrib. Jo mums tā kā skola piedāvā, vai nu mēs rakstam zinātnisku pētniecisko darbu, saprasim, jā, vai arī SMU. No saprasim, skolu rakstam. mācību. Un tad mums tagad pa lielam apvienots. Mēs balstamies vienkārši, mēs izvērtējam savu rīcību un ko mēs darām pareizi, nepareizi. Bet pa Un ko lielam, tad ja uzlabot? jūs to darat, tad darat tā kā to, jo jūs gribat, nevis jums to vajag. Un vispār es kaut kur lasīju, tas, kad skolai vajag apstiprināt, lai jūs to darat. Viņiem droši varat sazināties ar mani. Mans numurs ir Okay. 2. Kas bija tavs numurs? Es aizmirsu. 2. Ok, šito gan bija daži pikselīši, jo tas bija mans numurs. bet jā, tas ir mans ieteikums, kad jums tā kā vajag to gribēt, nevis jums to vajag. Nē, bet arī tā kā aiziet kaut kādas konferences, tur džeksēšu kā, zini kā, es baigi aizņems, baigi daudz strādāt, bet ja tu gribi, tu vari sazvanīt man, mēs varam parunāt, izdzēsim Nu jā, kafiju. tur tāds. Nē, es esmu vienmēr brīvs, man draudzene pašlaik nav. Kristam arī nav. Nu Man tā- labi laika nebūs, bet sorry. Tur Bet jā. tāds networkings ir vairāk. Kā lai saka? Nu, kad cilvēki tur, kad uzsāk to biznesu, viņi saka, jā, es tur networkoju, jā, runāju ar cilvēkiem, tur kaut ko taisu, bet beigās viņi tur balējas. Tad tur kaut kas izjūka ar labām idejām, bet, nu, galvenais vajag to pirmo ideju, un tad jau viss nāks. Mārketings arī. Mārketings ir. Tā jūs ar mārketingu pa lielam radat pirmo iespēju savu uzņēmumu. Tā kā jā. Jā, kas te? Subāra atrodam Rimī Maksima, Megums Nu, nepatīk. Nē, nu, Subaru, ja jūs gribat, es jums varu aizsūtīt. Nē, Nu, nu. protams, jāmaksā, es varu pa Omniju aizsūtīt. Bet, Protams, var arī nodot rokā. jā, var arī Cēsīs dabūt Cēsīs var satikties. Bērzenes iela 23. Es negribu tagad samaloties, 15. bet ja jūs ieiet mājaslapā Subaru, mums bija. Labi, vienkārši Instagramā jūs atradīsiet visu. Instagramā ir links bio. Jā, Tur nevajag. paldies pārnieki. Apstāties, esmu mājaslapā tās bildes. Es nevaru. Tur arī ir mūsu bildes. Varēsiet redzēt mūsu bez cepures. Nu labi, tev jau arī, ja šitie ir lojāli klausītāji, viņi jau arī ir tevi redzējuši bez cepures. Arī bez apanēm, tikai fanos. Mums vēl Bet nav un- Patreon kanāls. Mums jau OnlyFans. Mēs varam kaut ko varētu pa jokam. Tagad uz beigām vēl palākājiem. Mums vajag pakustēties. Šodien tik smuka diena. Spūlens. Tu metīs kuleni? Tur varētu uzmest frontlipu. Es nezinu. Un tu? Jā, man kāja neiet.